Šodien parunāsim par tādu tēmu kā sirds un asinsvadu sistēmas profilakse. Statistika. Īsa un nežēlīga. Vismaz 20 miljonu iedzīvotāju katru gadu piedzīvot trieku vai sirdslēkmi. Katram ceturtajam pieaugušajam iedzīvotājam ir paaugstināts asinsspiediens. Sirds slimības ir izplatītākais nāves iemesls pasaulē. Ik pēc 34 sekundēm ASV kāds mirst no sirdsslimības. Ik pēc 20 sekundēm ASV kādam ir sirdslēkme. Vīrieši cieš no sirdslēkmēm apmēram 10 gadus ātrāk nekā sievietes. Valsts, kurās ir vislielākā mirstība no sirdsslimībām – Krievija, Rumānija, Polija, Bulgārija un Ungārija. Vismazākā mirstība no sirdsslimībām ir Japānā, Francijā, Spānijā, Šveicē un Kanādā. Statistikas dati liecina, ka ar katru gadu pieaug saslimstība ar sirds asinsvadu sistēmas slimībām. Daudz šīs saslimšanas ir kļuvušas jaunākas, proti ar tām slimo arvien gados jaunāki cilvēki. Reti, kurš vīrietis vecumā no 40 līdz 50 gadiem ir domājis par sirds saslimšanu profilaksi un saulaicīgu ārstēšanu, kaut gan tieši šis vecums ir riska faktors pēkšņam infarktam vai insultam. Organisms reizēm cilvēkam sūta brīdinājuma signālus, taču visbiežāk tie tiek ignorēti. Galvas reibšana, galvas sāpes, sirdsklauvas, sirdsdarbības pārsitieni, smaguma sajūta krūtīs, elpas trūkums, vājums, nogurums un tūska. Tie ir simptomi iespējamai sirds un asinsvadu saslimšanai. Pie šiem simptomiem obligāti konsultējieties pie kardiologa. Statistika Latvijā. Statistikas dati liecina, ka sirds un asinsvadu slimības joprojām ir galvenais nāves iemesls Latvijā. Tā, piemēram, 2009. gadā tie bija 53% no kopējā nāves gadījumu skaita. 16 078 gadījumi. Tādēļ kā vēsta Latvijas kardiologu biedrības kardiovaskulāro slimību profilakses vadlīnijas līdztekus efektīvu diagnostikas un ārstēšanas metožu ieviešanai, ir jāakcentē profilaktisko pasākumu nozīme sabiedrības veselības saglabāšanai un veicināšanai. Tātad īsumā, kādi ir sirds un asinsvadu slimību riska faktori? Neietekmējamie riska faktori ir vecums, dzimums un nelabvēlīga iedzimtība. Ietekmējamie riska faktori ir smēķēšana, neracionāls uzturs, nepietiekama fiziskā aktivitāte. Pamata riska faktori – paaugstināts arteriālais asinsspiediens, dislipidēmija, cukura diabēts un glikozes tolerances traucējumi. Riska faktori ar pieaugošu nozīmīgumu – liekais svars, intraabdominālā aptaukošanās un palielināts sirdsdarbības frekvence. Gan akūts, gan hronisks stress tiek uzskatīts par nozīmīgu riska faktoru, kas palielina saslimstību un mirstību no sirds un asinsvadu slimībām. Ko iesaka mediķi? Veselīgi dzīvesveida pasākumu asinsspiediena pazemināšanai, smērķēšanas pārtraukšana, alkohola patēriņa samazināšana, liekās svara samazināšana, ikdienas fiziskās aktivitātes palielināšana, varāmās sāls patēriņa ierobežošana līdz 2 gramiem, nepilnu teikarot dienā. Dārzeņu, šķiedrvielām bagātu produktu iekļaušana uzturā, treknu produktu, kūpinājumu, desu, treknu sieru lietošanas samazināšana, jo šie produkti vienlaikus satur arī daudz sāls. Asinsspiediena pazemināšana izmanto arī dažādas zāļu tējas, pārtikas piedevus, kā arī speciāls vingrinājums stresa samazināšanai, psihoterapija, fizioterapijas procedūras un jogu. Diemžēl attiecībā uz uzturu mediķu ieteikumi ir ļoti vispārināti. Piemēram, šāds ieteikums. Sirds un asinsvadu slimību risku var veiksmīgi samazināt, iekļaujot savā ēdienkartē augļus, arī ogas, dārziņus, zivis, zivju eļļas, pārtika ar augstu linolēnas skābes un kalija saturu. Bet vai jūs zinājāt, ka, piemēram, ar magnija deficītu saistītie stāvokļi ir šādi? Hipertensija, sirds mazspēja, aritmija, miokarda infarkts un cukura diabēts. Slimošanas vietā izvēlies profilaksi, un tavs sirsniņa būs tev pateicīga. Dabas spēks tavai sirdī. Katram no Vision International People Group bioloģiski aktīviem uzturu pagātnotājiem ir diezgan plašs iedarbības spektrs. Tas nozīmē, ka viņi sakārto nevienu jūsu organismu sistēmu. Kompānija Vision International People Group kā pirmo bioloģiski aktīvo uzturu bagātinātāju jūsu sirds
un asinsvadu sistēmas veselībai iesaka Nutrimax Plus. Arī šim preparātam ir daudzpusēja iedarbība. Tā, piemēram, kompleksa Nutrimax Plus sastāvā ietilpst ķīnas zirdzene, pateicoties izcilajām pretmikrobu īpašībām. Šis augs tiek plaši lietots uroģenitālās sistēmas saslimšanas profilaksē. Savukārt Virģīnijas rieksts veicina asinsrites uzlabošanos, stiprina asinsvadu sieniņas, tiek izmantots vēju varikozās paplašināšanās un citas sirds un asinsvadu slimību attīstības profilaksē. Miltonē piemīt pretiekaisuma un urīndzenoša iedarbība, tā labvēlīgi ietekmē gremošanu. Šie bioloģiski aktīvo uzturu bagātinātāji sastāvā ietilpst arī B grupas vitamīni, D3 vitamīns, kalcijs, magnijs, dzels, kas uzlabo nervu reproduktīvās un kaulu un muskuļu sistēmas darbību, asinsradas funkciju. Ieteicams kā imunostimulējošs līdzeklis, kas mazina risku saslimt ar infekcijas slimībām, organisma attīrīšanai un uroģenitālās sistēmas veselības uzlabošanai, kā arī locītavu slimību profilaksē. Tas regulē hormonālo līdzsvaru. Kā jau iepriekš tika minēts, mūsdienu stress bieži vien ir par cēloni sirds saslimšanām. Tāpēc kompānija Vision International People Group iesaka bioloģiski aktīvo uzturu bagātinātāju Pax Plus Forte, kurš normalizē miegu, novērš nervozitāti, satraukumu un uzbudinājumu. Izsauc miera sajūtu bez darba spēju zudumu un reakcijas mazināšanos, veicina domu koncentrāciju. Ir lielisks mazmulītis, piemīt pretkrampu iedarbību, attīra elpošanas ceļus, efektīvi atvieglo sāpes pie kuņģa zarnu trakta saslimšanām, čūla, gastrīts un citi, artrītiem, artrozēm, osteokondrozēm. Rekomendē pie paaugstināta asinsspiediena, smadzeņu asinsvadu spazmām, insultu un infarktu profilaksei. Noņem muskultūras sasprindzinājumu. Pax Plus Forte sastāvā ir kalcija hidrofosfāts, magnija karbonāts, ārstnieciskā melisa, ārstnieciskā lavanda un ārstnieciskais baldriāns. Tāpat arī vitamīni PP, B5, B1, B6, B2, B12, B9 un vitamīns H. Hiper. Asinszāle un vilkābele gadsimtiem ilgi ir uzskatīts par efektīvu līdzekli pret mazdūšību, bailēm, nemieru un uzbudināmību. Melnā zīlaine pastiprina šo augu iedarbību. Magnijs uzlabo sirds muskuļu darbību. Tam piemīt antispazmatiska, asinsvadu sašaurinoša iedarbība un kompleksā ar vitamīniem tas uzlabo nervu sistēmas darbību. Ieteicams depresīvu stāvokļu risku mazināšanai, kā arī darbspēju uzlabošanai, organismu vispārējai spēcināšanai, sirds un asinsvadu sistēmas darbības uzlabošanai. Savulaik zinātnieki aizdomājās par sekojošo. Neskatoties to, ka franču uzturā bija daudz vairāk tauku un arī smēķēja viņi daudz vairāk nekā citi eiropieši vai amerikāņi, bet fiziskajiem vingrinājumiem veltīja mazāk laika, kas nav labs piemērs. Vidējais dzīves ilgums Francijā bija par 2,5 gadiem vairāk, bet sirds un asinsvadu saslimšanas statistika pat par 40% mazāk. Kā izrādījās, tā noslēpums ir regulārā sarkanvīnu lietošanā, precīzāk labvēlīgajā dabas antioksidantu ietekmē. Tas satur kvalitatīvs vīns no īpašām sarkano vīnogu šķirnēm, no kuriem svarīgākie ir flavonoīdi. Tāpēc kompānija Vision International People Group ir izstrādājusi īpašu preparātu Antiox Plus. Tā sastāvā ietilpst zināmie antioksidanti, vīnogu ekstrakta antioksidanti, C vitamīns, cinks un selēns, kuri neutralizē brīvo radikālu postošo iedarbību, piedalās detoksikācijas procesos. Labvēlīgi ietekmē nervu, elpošanas, reproduktīvo un gremošanas sistēmu. Ginkgo biloba, E-vitamīns un beta-karotīns uzlabo asinsvadu darbību, smadzeņu asinsredzi, palēnina ādas novecošanos. Ieteicams organisma aizsardzībai pret apkārtējās vides nelabvēlīgo faktoru ietekmi, kavē priekšlaicīgu vecuma izmaiņu iestāšanos un stiprina imunitāti, mazina sirds un asinsvadu saslimšanu risku, uzlabo asinsradas procesus, paaugstina fizisko un garīgo aktivitāti, regulē vielmaiņu, tā skaitā hormonu darbību. Vēl viens bioloģiski aktīvais uzturu bagātinātājs, kuru sastāvā ir vīnogu pulvers un vīnogu izspiedu ekstrakts, ir vineks. Vīnogas satur spēcīgas antioksidantus, kas uzlabo imunitāti,
mazina agresīvās ārējās vides kaitīgo iedarbību uz organismu. Aktīvās vielas vīnogu sastāvā palīdz stiprināt asinsvadu sieniņas, normalizē sirds un asinsvadu darbību, labvēlīgi ietekmē reci un kaulu un muskuļu sistēmu. Ieteicams pie paaugstinātām fiziskām un garīgām slodzēm brieduma gados, veicina sirds un asinsvadu veselību, uzlabo dzīves kvalitāti pusmūžā. Jums ir paaugstināts holesterīns? Arī šai problēmai ir atrasts risinājums. Bioloģiski aktīvais uzturu bagātinātājs LC balanse uzlabo ar uzturu uzņemtā holesterīna iesaista vielmaiņas procesos un noārdīšanos, pazeminot sliktā holesterīna daudzumu asinīs un nesamazinot labā holesterīna līmeni zemāk par noteikto normu. Polikozanols un fitosterīns uzturu bagātinātāju sastāvā kavē sliktāku holesterīna sintēzi aknās, stimulē vielmaiņu, veicina organismu attīrīšanos no potenciāli toksiskiem vielmaiņas produktiem. Ieteicams sliktā holesterīna līmeņa samazināšanai asinīs, sirds un asinsvadu saslimšanu un priekšlaicīgu vecuma izmaiņu profilaksē. Granatīna Q10 – ilgas jaunības un skaistuma garants. Kā zināms, senatnē granātābols iemiesoja nemirstību, mūžīgu auglību un laimīgu nākotni. Tas ir bagāts ar vitamīniem A, C, E, B un minerāliem, kalciju, silīciju, dzelzi, kaliju un jodu. Granatīna Q10 veicina šūnu atjaunošanos, dezaktivizē brīvo radikāļu iedarbību, palēnina novecošanās procesus, kontrolē un pazemina paaugstināt arteriālo spiedienu, uzlabo galvasmadzeņu darbību, mazina miokarda infarkta risku, kavē sirds išēmiskās slimības attīstīšanos. Granatīns Q10 ir ilgas jaunības, enerģijas un spēka noslēpums. Koenzīma Q10 spēks un enerģija. Granātābola spēcīgās antioksidantu īpašības ir apvienotas šajā bioloģiski aktīvajā uzturpagātinātājā. Koenzīma Q10 un granātābola pulveru sinerģija nodrošina aizsardzību visam organismam, veicina šūnu atjaunošanos un reģenerāciju. C vitamīnu un vīnogu izspieda ekstrakta efektīvi lieto sirds un asinsvadu slimību profilaksē. E vitamīns kavē sliktā holesterīna līmeņa celšanos un trombu veidošanos. Tāpat tas ir nepieciešams ādas uzturēšanai veselīgā stāvoklī. Šis preparāts ir ieteicams arteriālā spiediena kontrolē, novecošanās procesu palēnināšanai, asinsrades sistēmas stiprināšanai un sirds un asinsvadu slimību risku mazināšanai. Kompānija Vision International People tāpat mums piedāvā garšīgas tējas, kuras ir ne tikai garšīgas, bet arī ļoti veselīgas. Tā piemēram tēja viņam, Tea for him. Tās sastāvā ir melnā tēja. Melnās tējas sastāvā ietilpst vairāk kā 300 dažādu elementu. Pateicoties kofeīna un alkaloīdu saturam, melnajai tējai piemīt spējas stimulēt garīgās un fiziskās darbspējas. Vitamīniem un minerāliem piesātinātās mežozītes uzlabo tonus un organisma fizisko stāvokli. Dzeloņplūms, kas satur miecvielas vairāk kā 20% vitamīna C, kā arī organiskās skābes, pektīna un minerālu vielas, veicina iekaisuma slimību novēršanu. Kurkuma tējas sastāvā ne tikai piešķir dzērienam izmeklētu garšu un aromātu, bet arī veicina organismu attīrīšanos. Tāpat tējas sastāvā ir arī vilkābeles augļi. Vilkābele noņem paaugstinātu uzbudināmību un uzlabo sirds un asinsvadu sistēmas funkcionēšanu. Smart Food – gudrā pārtika. D4X My Unit Dose. Tas ir inovatīvs produkts. Produkts sastāvā ir medus, dzintarskāba un bitu kokteils no 3 visvērtīgākajiem augu ingredientiem – mežozes, hibiska un vilkābeles. Šis Smart Food produkts ir imūnsistēmas atbalsts, enerģētiskā statusa atjaunošanai, attīrīšana no sārņiem, aizsardzība pret intoksikācijām brīvajiem radikāļiem. Produktu līnija Smart Food – gudrie pārtikas produkti. Tas nav zāles un pat ne uzturu bagātinātājs, bet ēdiens. Tam ir ļoti patīkami garš un tas liels, kas sadara dažādiem dzērieniem un ēdieniem, bet īpaši ar dabīgajiem skābu piena produktiem. D4X My Unit Dose efektīvi aizsargā orgānus mērķus, kas veicina asinsrites normalizēšanos, sliktā holesterīna pazemināšanos asinīs, cīnās ar priekšlaicīgu organismu novīšanu, veicina šūnu elpošanas uzlabošanos. Labvēlīgi ietekmē smadzeņu, sirds, aknu, nieru, plaušu, kuņģa, zarnu traktu, aizkrūts ciedzeru un aizkuņa dziedzeru darbību. Un atcerieties,
Kompānijas Vision International People Group bioloģiski aktīvie, dabīgie, uzturu bagātinātāji ir dabas spēks tavai sirdī.